Ja savās mājās katrs pēc sirds patikas var izvēlēties sev mēbeles viskošākajās krāsās vai visneparastākajās formās, tad birojos viss ir pavisam citādāk. Tajos taču katru dienu ierodas daudzi cilvēki, gan klienti, gan sadarbības partneri, un tas nozīmē, ka ērti un gaumīgi iekārtots birojs var sekmēt darījumus un arī sarunas. Tāpat mēbelēm jābūt tik labām, lai arī darbinieki tās lietotu ar prieku. Uzņēmums Novembrī izgatavo dažādas mēbeles, tā skaitā iebūvējumās virtuves mājokļiem, taču īpaši specializējies biroju aprīkošanā. Uzņēmums pastāv jau 16 gadus, un šajā laikā darbinieku mainība ir bijusi ļoti minimāla, par ko vadībai īpašs gandarījums. Savukārt interesantais nosaukums radies pavisam dabiski. Uzņēmums dibināts Novembrī. Общее количество работающих в фирме где-то 50 человек. В основном это постоянные люди. В принципе, принятие нового человека – это для нас событие или уход. Да? У нас постоянный коллектив держится годами. Pārsvarā uzņēmums ražo finierētas mēbeles, bet, ja nepieciešams, var tās izgatavot ar masīvu koku elementiem vai pat pilnībā no masīva koka. Tā kā uzņēmumam ir pašam savs cehs, tajā tiek veikta pilna cikla ražošana, no skaidu plates līdz gatavai skaistai mēbelei. Augstas kvalitātes skaidu plates no noliktavām ar īpašiem traktoriņiem tiek vestas uz ražotnes cehu, kur tās tiks apstrādātas. Cehā sagatavo mēbeļu nažfinieri, ļoti plānu koka strēmeli, kas kā dekoratīvā virsma tiek līmēta uz skaidu plates. Vispirms uz giljotīnas apgriež nažfiniera galus, tad nes uz lielāku giljotīnu, kur apgriež tā horizontālās malas. Pēc tam nažfiniera strēmelis sašuj un var sākties līmēšana. Uz skaidu platēm uzklāja līmi, bet uz tās uzliek sagatavoto nažfinieri un ievieto presēšanas mašīnā. Šādi nažfinieris pielīt pie koksnes. Tādas sagatavas ved uz citu cehu, kur notiek zāģēšana, frēzēšana un urpšana. Zāģēšanas mašīnas ir aprīkotas ar datorprogrammu, tādēļ kļūdīties detaļu izmēros ir praktiski neiespējami. Arī frēzēšanas un urpšanas mašīnas ir vadāmas ar datoru palīdzību. Darbinieku drošība tiek ievērota visaugstākajā līmenī. Mašīnas darbojas bez cilvēka tiešas saskares ar zāģa asmeņiem. Sagatavas tiek nogādātas apstrādes cehā, kur tām apstrādā malas, bet pēc tam noslīpē gan no augšas, gan apakšas. Tad, atkarībā no iecerētās mēbeles, detaļas tiek krāsotas, beicētas vai lakotas. Ar laku noklātai virsmai jāžūst aptuveni 4 stundas, bet lakošana tiek atkārtota vairākas reizes. Gatavās mēbeļu virsmas tiek nogādātas salikšanas un pakošanas cehā. Ja mēbeles paredzētas Latvijas tirgumu, tad pirms nogādāšanas nepieciešamajā vietā tās tiek saliktas. Savukārt, ja prece paredzēta eksportam, tā tiek iepakota pa detaļām. Uzņēmums Novembrī izgatavo arī bīdāmās un parastās durvis. Наши работы все можно считать эксклюзивными, потому что у нас эксклюзивные заказчики. Мы долгие годы работаем с банками, мы работаем с очень уважаемыми латвийскими учреждениями, министерствами. Нашей продукцией в целом очень довольны. И тот факт, что мы работаем долгие годы с одними и теми же заказчиками, люди меняются у этих организаций, да, а заказывают у нас. Значит, это говорит о том, что мы производим качественную продукцию. Это очень приятно. Es jau pati bankā strādāju ļoti sen, 15 gadus, bet ar Novembri es atceros, es domāju, ka 10 gadus noteikti mēs sadarbojamies. Jo viņš ir ļoti daudz filiālēs, strādā tieši Novembris. Te ir bankas jaunais stils. Tas ir stils tieši konkrēti, kad mums ir tās zaļās krāsas un gaišās krāsas. Un jūs arī noteikti redzat, ka šī filiāle ir vienkārša, bet ļoti labi izskatās. Patīk tas, ka konstruktors ierodās, pie katras šīs telpas pielāgots tieši kā tu sēdi, tā darba vieta, un vienmēr viņi nokonsultējas ar katru to darbinieku, kā tu gribi labāk, kur tev dators stāvēs, un tā arī ir izvietots viss. Nav tāds standarts. Viņi paši visu uzzīmē, tad viņi vēlreiz atbrauc, tad vēlreiz mēs paskatāmies un uz zīmējumu to apskatāmies, kā viņš izskatās, un tad viņi ražo. Lai pārvarētu krīzes apstākļus, uzņēmums sācis lūkoties pēc papildus noiet iespējām, un tādas arī atradis. Attīstīties uzņēmumam palīdz SEB bankas atbalsts. Насчет трудных времен, но неправильно говорят. Времена непростые. Мы в прошлом году чувствовали, что будут трудные времена, и начали очень активно искать возможность экспортировать нашу продукцию. Нашли партнеров за пределами Латвии,
Вот, и, может быть, это нам, скажем, очень большое подспорье. Сейчас мы вот уже, начиная с января месяца, производим мебель для иностранных потребителей. И цель наша – продолжать поиск партнеров за рубежом, вот, и как можно больше экспортировать нашей продукции. Ražotājs ir nedaudz samazinājis cenas, taču tās nekad nav bijušas pārāk augstas. Tādēļ, kā uzskata vadība, patērētāji ir tik uzticīgi precei. Savukārt kvalitāte vienmēr bijusi atbilstoša. Uzņēmumu vadītājs pats ir liels Latvijas preču patriots un ne bez iemesla. Я покупаю латвийский продукт. Во-первых, в Латвии хорошие производители очень многих товаров, не только мебели. А во-вторых, надо поддерживать своего производителя. Значит, надо покупать латвийский продукт. А нам стараться заниматься экспортом. Сейчас это очень важно, поскольку деньги будут поступать в государство, а не наоборот.